Augusts mums pilns ar visādiem enerģētiski spēcīgiem notikumiem. Pēc jūlijas smagajām enerģijām vismaz kaut kāds pozitīvāks periods. Labi, ka jūlijas bija saulains, bija vasara un daudzi varbūt pat nejuta vētras energofonā, bet pēc saviem tāro klientiem varu teikt, ļoti daudzus jūlijas ir iegrozījis jaunos dzīves ceļos. Un tagad, 9. augustā, mums ir nākamais notikums – pilnmēnesis ūdensvīrā. Šoreiz tas var nest jautājumus saistītus ar iekšējo brīvību, var uznākt tāda kā buntošanās pret ierobežojumiem. Tas var izpausties kā sacelšanās pret ikdienas rutīnu, pret pienākumiem, vai pret partneri, vai varbūt pret paša noteiktiem kaut kādiem likumiem, piemēram, diētām. Var negribēties pildīt apņemšanos vai solījumus. Jo ūdensvīra enerģijas ir par brīvību, neierobežotību, taisnīgumu. Līdz ar to var rasties iekšējs konflikts. Cik lielu cenu mēs esam gatavi maksāt par brīvību? Piemēram, ir sajūta, es eju prom no šitā darba, bet prāts protestē. Kā es izdzīvošu bez naudas? Vai var uzpeldēt sajūta, negribu vairs ar šo cilvēku kopā dzīvot, es izvēlos sevi. Bet no otras puses atkal saprāts ieslēgsies, kā tad tā, ir tik daudz ieguldīts šajās attiecībās. Šeit labāk dot sev nedaudz laika. Pagaidiet, lai pāriet pilnmēnesis enerģijas un Merkūra retrogrāds, tad vēlreiz varēs atgriezties pie šiem jautājumiem. Un šis pilnmēnesis mums var izgaismot kaut kādas izvēles, kas tuvākajā laikā būs jāveic, kas saistītas ar sevis izvēlēšanos, savu vajadzību likšanu uz svariem. Var uzpeldēt arī atgādinājumi par pagātnes sapņiem, kuri tā arī nekad nepiepildījās. Tuvāko 2 nedēļu laikā var būt arī tā, ka citu cilvēku uzvedība mūs var šokēt vai var būt kaut kas negaidīts uzvedības ziņā, kāds var uzbļaut, uzsprāgt, histērija, vai mēs paši varam neadekvāti reaģēt vai pārāk pārspīlēt izrādīt savu attieksmi. Un šajā periodā vajadzētu taktiski rīkoties, nevajag dedzināt tiltu, jo Mars ir svaros, un tas nozīmē, ka mums iet uz kompromisiem, un viss ir jāatrisina vienojoties, nevis uzspiežot savu vai, nedod Dievs, vēl agresiju pielietot. Šajā pilnmēnesī būs aktīva planēta Urāns, kas var atnest iekšēju spriedzi un neusticību citiem. Mums var būt nepamatotas aizdomas par saviem dzīves biedriem vai klientiem. Var likties, ka partneri mūs krāpj vai kaut ko slēpj. Un, kas vēl šajā pilnmēnesī var būt aktuāli veselības jautājumi, varbūt psihosomatikas izpausmes. Un ir vērts ieklausīties tajā, ko organisms saka, lai kaut ko neielaistu. Un kurš vairāk izjutīs šo pilnmēnesi, tie būs paši ūdensvīri un lauvas. Tad jūs abi it īpaši citīgi skatāties zīmēs, skatāties, kādas tēmas aktualizēsies tuvākajā laikā, pie kā būs jāpiestrādā, kas jāmaina. Tātad kopsavilkums. Tuvākajās 2 nedēļās, kamēr strādā pilnmēnesis enerģija, var uznākt vēlme pēc kaut kādas brīvības. Var sagribēties izteikt visu, ko domājam, visu, kas sakrājies, bet tas ir jādara ar mierīgu izrunāšanos un diplomātiju. Un atcerieties, ka līdz 12. augustam ir vaļā lauvas vārti, tāpēc ir labi rakstīt vēlmes, ko jūs vēlaties atlaist, ko iegūt, no kā atbrīvoties. Un pilnmēnesis enerģijas parasti arī palīdz izgaismot to, kas ir jātransformē. Tad lai visiem vieglas pilnmēnesis enerģijas un transformācijas!